Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji! Mēs esam atkal Mežaparka Sidraba birzī, viesmīlīgajās dziesmu svētku biedrības telpās, kārtējā raidījumā Vētījums dziesmu svētki. Pie mums šodien ciemojas dejotāji. Sāksim ar dāmām. Lāsma Brenča, ieguvusi bakalaura un maģistra grādu uztura specialitātē un uztura zinātnē. Ikdienā strādā Latvijas zinātnes padomē, Nacionālajā kontaktpunktā un nedaudz arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Dejo Rīgas Stradiņu universitātes vidējās paaudzes deju kolektīvā Ačkups. Sveiki. Sveiki. Jānis Vējš, tautas deju ansambļa Dancis dejotājs kopš 1986. gada. Uzņēmuma Kate vadītājs kopš 1993. gada. Un Aigars Kārkliņš ir atceļojis pie mums no Liepājas šodien. Ir Liepājas universitātes tautas deju kolektīva Banga dejotājs, kuru viņš kopā ar domu biedru pulciņu dibinājuši 2009. gada 18. martā pēc jaudīgi smeltās iedvesmas 2008. gada svētkos. 4 vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un 3 skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieks. Ikdienā Liepājas olimpiskā centra vadītājs, pārgājienu staigātājs, pasākumu organizētājs un ik pa laikam arī mikrofonā runātājs. Tēmas mums ir kā ierastas, un sāksim mēs ar svētku pēcgaršu. Vasara jau šķiet tālu, bet svētku sajūtas manī vismaz vēl ir. Kādas jums tās ir? Mikrofonā runātājs sāks, ja? Nu labi, es sākšu. Par svētku sajūtām. Tas, ko noteikti sākumā gribās pateikt, viegli nebija šogad, jo fiziski mēs izdzināmies diezgan nopietni, dejotāji tieši. Es pieņemu arī koristi. Bet tas bija tā nedēļa Rīgā, viņi bija fiziski un mentāli, viņi bija jaudīgi, ļoti jaudīgi, un es zinu, ka man nedēļa pēc tam vajadzēja mājās vienkārši mentāli un fiziski atjaunoties, jo es gulēju gultā, un tas bija vienīgais, ko es varēju izdarīt vesels nedēļas garumā. Bet neskatoties uz to, es tagad gatavojoties braucienam uz Rīgu pie jums ciemos, es vienkārši atvēru telefonā, paskatījos, kas man galerijā jūlijā ir uzfotografēts un uzfilmēts, un kad es izdzirdēju to keišu balsi, man reāli tagad arī zosādi uzmetās. Tās sajūtas, kuras mēs ieguvām Daugavas stadionā mūžīgā dzinēja uzveduma laikā, to nevar izstāstīt. Tas vienkārši tā norezonēja iekšēji, kad man šobrīd arī viss novibrē. Un tā vienotība, kuru var just stadionu vārtos, stadionu teritorijā, kā cilvēki viens otru iedrošina, atbalsta, sit rokas koridoros. Mēs tur skrējām nost, malači. Tāda enerģija, ko tu iegūsti šajā te neilgajā laikā, viņi ir tik nenormāli daudz, bet tu sasmēli tādu latvisko spēku. Un es saku, ja es paskatos telefonā un man tā norezonē, tur kaut kas ir iekšā, jā. Tur kaut kas ir. Un tā pēcgarša noteikti kopumā ir fantastiska. Jā, paldies tev. Tu mani iemeti atpakaļ tajā sajūtā, kas man arī ir tāda, ko nevar izskaidrot. Kā viens piemērs ir šī svētku nedēļa, kurā mēs gūstam visdažādākās emocijas, esam fiziski noguruši, bet garīgi pabaroti. Un tad tu tāds pilns, aizej uz darbu, un tev gribas padalīties, bet tev pretī ir cilvēki, kuri nav dejotāji, nav koristi, nespēlē, neko arī nepūš. Un tad viņi saka, padancāji. Un tu man liekas tāds. un tāpēc to sajūtu, tu vari dalīties tieši ar tiem, kas to ir piedzīvojuši kā dalībnieki. Un ja man šobrīd jādomā, kas man ir palicis, man ir tāda saldcērīga mazliet sajūta, jo tas bija tiešām tik skaisti, kā tu aprakstīji. Bet man tie bija tādi noslēdzošie svētki A grupā.
Un līdz ar to es to ļoti labi apzinājos. Es ļoti labi apzinājos, ka tas ir tas brīdis, kuru es sākot dejot A grupā, skatījos uz tiem lielajiem, skaistiem dejotājiem un domāju, es arī kādreiz Mežaparkā gribētu dejot manai dzimtenei. Un tagad es viņu dejoju, un koris man dzieda aizmugurē un asaras acīs. Un tā, un tad es saprotu pēdējā deja ar Nīcas kroni galvā. Tā noteikti ir neapskaužama situācija, apzināties, ka tā ir pēdējā vai deja ar Nīcas kroni. Tur te viss saka līdzjūtība, bet iedrošinu, ka D grupā arī ir kolosāli dejot, un D grupā dejojot ir tās sajūtas, es domāju, turpmāk vēl pilnīgākas. Man pieteica 86. gads no Dancī, protams, kad nejaunu pamatsastāvāju šobrīd esmu arī kopš 2007. gada esmu D sastāvs, vidējā grupa, divkārtējs lielās balvas ieguvējs. Tas laikam bija arī manu šo svētku lielākais emocionālais piedzīvojums. Tas bija kolosāli, bet tāpēc tev var iedrošināt, ka tajā vidējā paudzē tu sāc dejot vairāk prieka pēc. Tā sajūtu izbaudīt. Nevis tiekties uz virsotnēm, ir jauki, ja tu tur esi, bet parādās pavisam cits kolektīva gars, apkārt cilvēku gars, vēlme vienkārši dejot, būt kopā, izbaudīt šo procesu, ko tu māki, ko tu pārvaldi, pilnīgāk, ilgāk. Šī ir sajūta ir. Viņa varbūt nav tik pompoza vai uz augstiem mēķiem celta, bet tas ir tieši šis process, ka tu gaidi mēģinājumu, no mēģinājuma koncertu, no koncerta, dziesmu svētkus, no vieniem uz nākamajiem. Tā kā D grupā šie jau man bija 4. svētki, un katri no viņiem ir kolosāli tieši ar šo emocionālo piepildījumu, un esmu pārliecinās, ka tie nebija pēdējie. Tā kā skaisti, ja par šiem svētkiem skaisti, piepildīti, emocionāli, ar ļoti jauku programmu Daugavas stadionā, patiešām kolosālu, ar gana interesantu programmu arēnā, balts, ar jaunām choreogrāfijām, jā. Tu noteikti varēsi konferencē vai ko spriest, vai tas bija veiksmīgi vai neveiksmīgi, bet tas bija interesanti, tas bija ļoti jauks un droši vien drosmīgs mēģinājums. Un ar, protams, kolosālu noslēgumu koncertu ar koristiem kopā ar tām sajūtām. Varbūt beigas izčākstēja, pirms 5 gadiem bija labāk, bet kopā atrašanās šajā telpā, šajā kolosālajā izstrādē, jaunajā, tas ir, jā, tās ir emocija virsotne. Un tad, jā, tā aizies darbu nākamā rītā. Nu, atgriezies ikdienā. Smagi pūst citiem līdzi. Cik es saprotu, tad Keišs droši vien tagad ir dejotāja elks, un viņam absolūti nav jābaidās, ka viņa izrādes varētu būt neapmeklētas. Skaidrs tā ir. Varbūt, Jāni, ar tevi varbūt arī tad turpinam. Ja mēs atskatāmies mazliet kaut kādā drusciņu pirms šo svētku tālākā pagātnē, vai ir kaut kādi tādi tavā tai dejotāju pieredzē tādi izteikti, spilgti pasākumi, ko gribētos atcerēties, kas ir palikuši, teiksim, no kādas senākas pagātnes atmiņā? Dejošas pasauli visi ir pilna spilgtiem notikumiem, ar spilgtiem. Nu, šeit droši vien jānodala ir tieši šie mākslinieciskie notikumi, kas ir vienkārši fantastiski. Droši vien, kad tādā pēdējā atmiņas mirklī ir Danča 70 gadu jubilejas koncerts operā, vēl tikko pārspiedām ar kolēģi pirms tikšanās, jā, kas bija tāds mākslinieckā ziņā, protams, bija absolūta virsotne, sajūta ziņā unikāls. Nu, protams, tad ir virkne sadzīviski notikumi, kas paši par sevi ir piepildīti ar draugiem, ar cilvēkiem, ar satikšanās, ar redzēšanu, ar piedalīšanos. Laikam ar to dejošanu ir tik skaista, ka tāpat kā kordziedāšana, ja vispār mākslinieckā pašdarbība, kā to sauc, ka tā ir atrašanās cilvēkos, jaukos cilvēkos, domu biedros, kuriem tev ir ārkārtīgi daudz kopīgi. Tā ir tā interesantā puse, ka tu esi kopā ar visdažādāko profesiju cilvēkiem, ar ļoti izcilām personībām, jebkurā profesionālajā jomā, un pēkšņi jums ir kaut kas izteikti vienojošs, kaut kāds hobijs, kurā jūs pēkšņi saprotaties. Tur politiķi ar ārstiem, zinātnieki ar juristiem, inženieri ar visiem citiem, un tad pēkšņi šis vienojošais motīvs. Jau, kā pirms raidījuma tev teicu,
ir tā interesantā sajūta dziesmu svētkos, jau kuros 7. dziesmu svētkos, kad tu ej pa laukumu, garu laukumu, un liekas, ka lielākā daļa to cilvēku pēc sejām tev ir ļoti labi pazīstama. Tu varbūt nezini, kā viņus sauc, tu neesi nekad ar viņu iepazīstinās, bet tu jau esi draugs, tu jau viņu sasveicinies, pajautā, kā iet, un tu jau viņus redzi jau gadus, tā teikt, 5, 10, 15, kaut kur te pats sev blakus. Tā kā tie arī šie emocionālie skaistie mirkļi. Lāsma, varbūt kas atmiņā? Jā, un es papildinot tevi, bieži vien man pat nav svarīgi, ko tie cilvēki dara ikdienā. Tu pat varbūt līdz pēdējiem pat nezini, ko viņi dara, tev vienkārši viņi patīk, jo jums ir kaut kāds tas kopējs skatījums lietām. Nu man, jā, ļoti grūti laikam tā izteikti vienu pasākumu izcelt. Nu man ļoti, ļoti laikam citādāk šķita dažādi uzvedumi, piemēram, kāda bija tās abas malas vai nozobena saulēts, jo tas atkal bija kaut kas ārpus tās tautas dejas un ķermeni izaicinošākas kaut kādas kustības, pēc kurām sāp visas maliņas, bet forši sāp un atkal iegūt pavisam citu pieredzi. Bet jā, nu, godīgi sakot, izcelt tādu vienu pasākumu grūti, jo tu ļoti labi aprakstīji visu to, ko mēs iegūstam. Katrā koncertā īstenībā pat tad, kad tu uzstājies mazā kultūras namā, kur tev ir maz vietas, lai izmainītos, bet skatītāji ir tik superīgi un viņi tev iedod tādu enerģiju atpakaļ. Nu, tu saproti, viss bija tā vērts, pilnīgi visu mēģinājumu, braukšanas, ātrās pārģērbšanās, jā, viss bija tā vērts, jo tu beigās dabū atpakaļ to skaisto enerģiju no skatītāju. Aigar. Man ir ļoti, ļoti liels moments. Es atceros 2008. gada svētki. Es dejoju B grupā tajā laikā, un es sēžu arēnā Rīga, un tur ir lielais svētku koncerts, programma. Un es atceros A grupas izpildu deju Dejot prieks. Un es vienkārši sēžu, man zosāda un skudriņas un viss taureņi un viss pārējais. Un vienkārši es redzu, tā ir deja, ko es savā dzīvē gribu dejot. Tā ir Latvijas deju deja. Tā ir deja. Un, jā, un kaut kur iekšēji tu dejoji? Super. Redz, es arī uz tevi skatījos. Uz tevi skatījos un iedvesmojos. Un tie bija tie svētki, no kuriem mēs pārbraucām mājās, un mēs sēdējām mājās un domājam, mums vajag kaut ko savu, un mums vajag iet uz augstākām virsotnēm. Un mēs nākamajā gadā uztaisījām bangu, un pagāja 5 gadi, respektīvi 2018. gada svētkos es arēnā Rīga, pašā laukuma centrā ar bangu mēs dejojam Dejot prieku. Un tas, es vienkārši tā atcerējos šo stāstu un vispār kā tas ir bijis, un man uzreiz ir tāda ļoti spēcīga sajūta iekšā, ka ja tu kaut ko savā dzīvē izdomā un tu vēlies, lai tas piepildās un tu esi gatavs ieguldīt pietiekam daudz laika un spēku un atdevus un enerģijas, tas atnāks. Un viņš atnāk un tā bija fantastiska sajūta. Tu sākās tā Dejot prieku pirmie tie akordi, tur jau publika jau ir tāda, un kad tu nodejo tā arēnu vienkārši tādās ovācijās, un tur, to vispār aprakstīt nevar. Tā kā, jā, tas man deju ziņā, tas man tāds ļoti spilgts notikums. Skaidrs. Nākošais jautājums ir tāds. Kāpēc tieši deja? Kāpēc ne koris? Kāpēc ne pūtēju orķestris vai vēl kas cits? Kāpēc deja? Es turpinu, droši. Man liekas, dejā, tas ir tīri individuāli. Man deja... Tieši katram. Jā, tā ir tā, es teiktu, atslēga ir tā kustība. Jo tas, ka mums ir iespēja vismaz 2 reizes nedēļā, 3 stundas kārtīgi izsvīst, izkustēties, tas ir noteikti viens no pamatlietām, kad tev ir fiziska aktivitāte. Otrais ir tas, ka deja tomēr ir partneriska saspēle. Tev ir iespēja ar sievieti dejot, ja? Un tur dejā ir visādi raksturi, tur ir gan flirtiņš, gan visādas attieksmes ir. Un tas ir interesanti. Tas, kad, teiksim, dejojot, kā Jānis minēja, ka mēs satiekam tos savus draugus vienkārši 2 reizes nedēļā, mums katram ir savā ikdienā kaut kādas, problēma situācijas darbos, piegādātājs kaut ko nepiegādā, aizkavējās pasūtījumu un tādā garā.
Un tad tu esi tāds stress kamols, kurš aiziet uz to mēģinājumu, tas stress vienkārši turpat izkrīt pa tiem skatuves dēļiem, un mēs viņu kopīgi ar polkām nodejojam, un tu iznāc no tā mēģinājuma pilnīgi tāds retrīts, tu esi pilnīgi atdzimis no jauna. Un ja 2 reizes nedēļā var atbrīvoties no šāda stresa caur dēju, man liekas, tas ir fantastiski. Tev nevajag nekādas antidepresantus vai nezinu, vēl kaut ko citu. Un tas ir. Es tieši kaut kad tagad, sākoties jaunai deju sezonai, es satiktos savus deju draugus, un es saku, man ir tāds prieks jūs redzēt, un es jums varu pateikt tā, ka tas ir super, kad mēs varam satikties, jo tas ir veids, kā es atslēdzos un es jūtos labi. Un vienkārši, jā, tas ir tas, kāpēc es dejoju. Jā, ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgi, jo es esmu dziedājusi koros. Jā, vienu brīdi es dejoju 2 kolektīvos un dziedāju 2 koros, un mācībām neatlika laika, tāpēc man teica, izvēlies. Bet līdz ar to es esmu arī skolēnu svētkos dziedājusi korī un arī izbaudījusi to foršo sajūtu, un tas ir fantastiski. Bet deja, tieši tā kā tu teici, man patīk, tāpēc, ka man patīk kustēties, man patīk kustība, un īstenībā deja bez mūzikas, latviešu tautas deja bez mūzikas jau arī nav iedomājama. Un bieži vien es uz skatuves arī dziedu līdzi. Un arī tas, ka man ir bijusi tā iepriekšējā muzikālā pieredze, man palīdz labāk izjust deju, dejot aiz mūzikas, kur tas ir vajadzīgs, vai kaut kā muzikālāk izdejot soļus, un tas man ir liels bonus, manuprāt. Bet tā lielā motivācija, kāpēc tā palika dejošana, ir viss tavs iepriekš pieminētais. Un no tās manas ikdienas, ja es neietu dejot, visdrīzāk es ļautos slinkumam daudzreiz biežāk. Jo tas ir tāda liela atbildības sajūta, un mēs dejotāji esam disciplinēti, un mēs esam atbildīgi pret savu kolektīvu, jo, ja tu neierodies, tad kolektīvam ir daudz grūtāk izdarīt darbu, kas ir paredzēts. Un tad, lai cik ļoti tu esi noguris, lai cik ļoti tev negribas neko darīt un gribas iekāpt dīvānā, tu sevi aiz matiem izvelc ārā, un tiešām tu jūti, ka ir slikta diena bijusi, galva pilna ar domām, un tev ir pirmā pusstunda, kur tev jādomā par kājām, par rokām, par galvu, par kustību, kombinācijām, un visu, un tā galva atbrīvojas. Un tā ir fantastiska sajūta, un to tu var piedzīvot, dejojot. Vismaz es to esmu atradusi kā tādu savu labā garstāvokļa atslēgu. Jā, tā disciplīna tā ir no korista puses varbūt drusku apskaužama pat attiecībā pret dejotājiem, jo ja man korī ir 60 dziedātāji, tad, protams, ka sajūta, ka es varu neatnākt un mani nepamanīs. Dejotājiem šis aspekts nestrādā. Tad tu esi, tā teikt, nodevs partneri. Jāni? Man izvēle droši vien bija daudz vienkāršāka attiecībā ap dejošanu vai dziedāšanu. Dziedāt es nemāku, balss man nav tā kā tur. Vai tad otrs droši vien nebija tas, kas parādīja, ka es to māku. Man bija mācījos 3. vidusskolā, un man bija izcils, kolosāls matemātikas skolotājs Viesturs Tīli, ko droši vien visi zināt kā BT1 un teiksmes vadītāji ilgadēji. Un viņš arī vadīja skolā deju kolektīvu un sāk teiksmu vadīt, un tad tas bija apmēram tā. Bez ierunām, ja tu gribi labu atzīmi matemātikā, vai otrādāk. Bet tas, man bija tikai sākums. Un turpmāk visi tie paši faktori, faktiski tā dejošana pārī, tā ir ārkārtīgi būtiska. Pirms tam es skrēju viegli kā viens pats pa stadionu apkārt. Tas nav tas, tā ir šī tieši kontakts diviem dzimumiem. Jaunībā vispār tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmā iepazīšanās ar meiteni, ar saskaršanās ar viņu, dejošanu, uzticēšanās. Tas veido šo lielisko sajūtu, šo pirmo pieredzi tādā sabiedrībā. Tā kā dejošana ir. Man liekas, ir grūti arī, es nezinu, par koriem, kā tur ir vīru kors, tos vēl saprot, bet sieviešu kors, tas nav garlaicīgi. Tur jau ir atkal tā lieta, ka jauktie kori ir pašpietiekami, bet sievu un vīru kori viņi savā starpā nepārtraukti draudzējas. Tad ir izskaidrojums. Tā kā man bija nākamais jautājums par to, kā deja iekļaus ikdienā, bet man liekas, jūs jau daļēji atbildējāt uz to, ka man liekas, ka tas laiciņš ir ļoti labi. Ļoti labi. Tā nianses ir tāda, kad praktiski, es ticu, ka kolēģiem tieši tāpatām ir, tie ir tabū laiki. Ja? Piemēram, ir 2 reizes nedēļā, man personīgi pirmdienas, trešdienas, no 7 līdz 10 vakarā. Tas ir neaizskaramais laiks. Tu skaties, piemēram, Liepājas teātrī foršu izrādi.
trešdienas vakars. Es saku sievai, nu, varbūt aiziem, viņa saka, nu, tajā vakarā ir mēģinājums. Nu jā, pareizi, tajā vakarā ir mēģinājums aizmirst. Tas ir ļoti svarīgi. Tad tie laiki ir tie laiki, kurus mēs esam savos grafikos ielikuši, nerakstītajos grafikos, kad tie ir laiki dejai. Un tos mēs ļoti respektējam un tos mēs ļoti cienam. Un tajā laikā neviens cits nedrīkst iejaukties. Nezinu, ir kaut kādas galējas versijas, bet tie ir tabū laiki viennozīmīgi. Ir pie tās ikdienas, ko piebilst to? Nē, laikam, man nav. Es zinu, ka kādreiz... Pakārtot grafikam no 4. dienas līdz 1. dienai vai kaut kā tam līdzīgi. Kādreiz Imants Kokars teica, ka neierasties uz koru mēģinājumu ir tikai viens iemesls – personīgās bēres. Bet šo raidījumu es noteikti aicināšu savus koristus un vēl daudzus noskatīties, jo tas ir skaisti, kā šī dejotāju disciplīna ir tad ļoti iedvesmojoša. Klau, nākošais tāds jautājums. Kā jūs vērtējat to laiku starp svētkiem, ka jums ir savi koncerti, savi projekti, un kādas ir tās tieši attiecības ar pašiem svētkiem? Jo es zinu, ir cilvēki, kas, piemēram, dzied, lai tiktu tikai uz svētkiem, vai atkal citiem ir svarīgi konkursi un pašu kolektīvu projekti. Kādas ir šīs sajūtas, ja mēs noliekam vienā pusē svētkus un otrā pusē to ikdienu? Vai tas ir ceļš uz svētkiem, vai tas ir... Man šķiet, ka to tā īsti nevar pretstatīt, jo tas ir tāds roku rokā ejošs process. Pa lielam svētki nebūtu, ja nebūtu šis 5 gadus cikls, kurā mēs vienkārši vakaros sanākam kopā padejot, vai ne? Jo, no tā jau arī tas viss sākās. Es teiktu, kad ir ārkārtīgi būtiski tas, ka katrs viens latvietis, kurš ir iesaistīts šajā svētku kustībā, ka viņam tas ir prieka avots, viņš vienkārši tos 5 gadus viņš pavada 2 reizes nedēļā kopā ar cilvēkiem, ar kuriem viņam ir ļoti patīkami atrasties kopā, vai tā ir kustība, vai dziedāšana, vai tā ir kokla, vai vienalga kas cits. Kaut kur, protams, tajā apziņā ir tas mērķis visu laiku klātesoši, kad mēs tomēr gatavojamies, ka mēs pēc 5 gadiem visi tiksimies Rīgā. Man liekas, tas fundaments ir tā, jā, es viņus nerautu nost noteikti, es viņus liktu kopā. Protams, ja mēs skatāmies, kas notiek svētku gados vai pirms svētku gados, tad es pieņemu, ka tā statistika ir tāda, ka kolektīvos pieaug dejotāju vai dziedātāju skaits, jo grib aizbraukt uz tiem svētkiem un saprast, kādas ir tās sajūtas, par ko runā tie trakie dziedātāji, dejotāji, kas tad tur tāds ir. Protams, kad ir tā, bet neskatoties uz to, pēc svētkiem kolektīvu turpina savas darbības. Tas viss process neapstājās, viņš ir nerimstošs. Tā kā, man liekas, mēs nevaram raut nost šīs te lietas. Jā, šis ir tāds interesants jautājums, jo man personīgi laikam pēc svētkiem manī vispār nav nekāda doma par tiem nākamajiem. Man ļoti vienkārši patīk un es izbaudu to deju ikdienu. Es neesmu laikam tas cilvēks, kurš iet uz deju kolektīvu vai kori tikai tāpēc, lai piedalītos svētkos. Varbūt tas ir tāpēc, ka man ir šeit bijuši jau 4. A grupa un pirms tam bijuši skolēnu svētki, ka varbūt manī nav vairs tā pirmreizīguma sajūta, iespējams, nezinu. Varbūt es domāju citādāk, ja es nebūtu piedalījusies svētkos, bet tādu svētku to elpu es sāku just tad, kad sākās obligātais repertuārs un kad mēs saprotam, šitas būs jādejo tagad visu laiku, visos koncertos un visi viņu dejos. Tāpēc varbūt es pateiktu labāk nekā tā pirmssvētku elpa. Man patīk tieši pēc svētku. Tā sajūta, ka tu vari dejot, ko tu vēlies. Tas repertuārs ir brīvs un baudāms, jo nevienmēr tev patīk tās dejas, kas ir obligātajā repertuārā. Un ja tev viņas jādejo ir katru dienu vienkārši visu, un tev ir viena deja, un tur, teiksim, viņu visu laiku malu, tad jau tu izdzirdi tos pirmos akordus, un jau ir tāds, vēlreiz. Bet, tas, protams, nemaina faktu, ka svētkos tu viņu zini tā, ka tu varētu atslēgt smadzenes un tu viņu nodejotu, ja? Tas, protams, ir vajadzīgs, bet tāpēc, no tāda viedokļa skatoties, man patīk pēc svētku tā brīvība repertuāra izvēlē. Un tad arī koncerti ir interesantāki, jo katrs dejo pilnīgi savas brīvas dejas. Tur es pilnīgi piekrītu, ka svētki ir kaut kāda kulminācija kādam procesam, bet daudz interesantāks ir šie 2
pagājušais laikam 3 gadi pēc svētkiem, kas ir daudz brīvāk radošām izpausmēm, daudz vairāk ir laika vietas kaut kādiem kolektīvu pašu projektiem, citiem koncertiem, citam repertuāram, iestudējumam, jo svētki, diemžēl, tā ēnas puse, viņi uzliek šo te obligāto repertuāru, un viņš nav ne labs, ne slikts, bet, protams, kā jau obligātais, viņa ir vienmēr drusciņi par daudz, un kāda deja patīk vairāk, kāda deja patīk mazāk, un mēs to pieņemam, ka tam tā ir jābūt, lai veidoto šie svētki, bet, manuprāt, nedaudz ir pārspīlēts tas, kā nu viņš skaitās, pārbaudas skašu daudzums vai biežums vai ilgums, ka tiešām jau, man liekas, pirms 18. gada svētkiem mēs jau 3 gadus iepriekš jau drillējām vienu un to pašu, un katru pavasari tev ir jāmēģina īsti nezinu, kam pierādīt, ka mēs vēl esam dzīvi, ka mēs vēl mākam dejot, ka mēs esam iemācījušies 1 vai 2 vai 3 dejas, kas, šiem mums visiem šķiet pats par sevi saprotams. Mums nevajadzētu atrādīt katru pavasari, ka jā, Dancis vēl dejo, viņš vēl māk dejot un ritmu atšķiet. Tas padara šo te pirmsvētku periodu stipri nogodinošu. Tā kā es vislabprātāk izbaudu 2 gadus pēc svētkiem, un tad 2 mēnešus pirms svētkiem. Jā, tad, kad ir tā svētku sajūta ir patiešām gaisā, kad tūlīt būs koncerti, skates, viss tas prieks. Cik tad dejotājiem tādā deju svētku lieluzvedumā katram kolektīvam dejas ir jānodejo? Mums kā deja grupai stadionā laikam bija 5 vai 6 dejas, arēnā bija 2 dejas un Meža parkā vēl 3 laikam. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka koristiem ir 40 dziesmas. Mēs tāpēc nevaram sūdzēties, ka tas pārbaudas cikls ir drusku garāks. Bet šie svētki jau vispār unikāli ar to, ka mēs vispār pēc Covid kaut ko paspējām izdarīt. Tā kā tā. Tad nākamais jautājums varbūt arī loģiski izriet no tā, kā jūs aprakstījāt katru savu to ikdienu un deju kolektīvu, to pašu procesu, ir tā vadītāja loma, tā deju kolektīva vadītāja loma. Kā jūs to redzat? Jo par diriģentu lomu mēs ar te daudz runājām. Un kas ir ar jums? Vadītāja loma, vadītājs, mūsu kolektīvā vadītājs ir viss. Tas ir visa centrs un tur pat savādāk nevajag būt. Rolands Juraševskis mums vada jau 88. gads. Es laikam esmu vienīgais Dancī, kurš var lepoties, ka es esmu nedaudz pirms viņa atnācis. Bet tā ir visa ideja, visa kultūra, viss stils, kas notiekās. Tas pie mums ir tikai no vadītāja. Tur nav cita doma. Mēs, protams, varam diskutēt, mēs varam mēģināt iebilst, un mēs smējamies, ka mēs varam runāt, ko mēs gribam, un mēģināt šo procesu uzmanīgi kaut kā ietekmēt. Bet beigās, kā Rolands teiks, tā būs un viss. Okay? Un tad diskusija beidzās, un tas tiek pieņemts. Demokrātijai nav vietas. Viņi ir līdz lēmumu pieņemšanai. Jo man deju kolektīvu vadītāja viena tā sadaļa no tāda vokālā aspekta vērtējot, vienmēr šķiet, tiem vadītājiem tās balsis ir uztrenēts. Kā viņi var tur pārkliegt visas tās audio pavadījumus, viss liekas tik skanīgām un tādām stingrām balsīm dāmas un arī sevišķi un arī kungi. Bet varbūt atškupāja savādāks, nezinu, kaut gan. Nē, es tev pilnīgi piekrītu, jo deju kolektīviem katram ir savs rokraksts. Tomēr katrs dejo citādāk, un vadītājs jau ir tas, kurš nosaka to, kāds būs tas stils, kādā dejos tavs kolektīvs, un manuprāt, vadītājs ietekmē arī to, kāds ir mikroklimats kolektīvā, to, kā viņš izturās, to jūt katrs, tad ir tādi bez vārdu, ko tu nevar aprakstīt to sajūtu, un vadītājs veido, kā tāda, savu to ģimenes mikroklimatu mazo, jā, tur es tev pilnīgi piekrītu, un bez vadītāja nekā, noteikti. Pats galvenais. Man liekas, kad mēs jau runājām, katrā kolektīvā noteikti ir savādāk, ir tās nianses un varbūt pat arī tie pienākumi, ko vadītājs dara. Piemēram, citā kolektīvā varbūt tas ir tikai mākslinieckais vadītājs, kas strādā ar to, kāds ir kolektīva rokraksts. Citā kolektīvā savukārt ir vadītājs, kurš ir varbūt augsts līmeņa menedžers. Jā. Man liekas, bet jebkurā gadījumā, jebkuram deju kolektīvu vadītājiem ir jāpiemīt šīm te augst līmeņa menedžera dotībām, īpašībām, jo tas, ko dara
kolektīvu vadītājs, tā ir centrālā asa, ap kuru griežas visi kolektīvu virpuls, un tā visa ideja ir tā vadītāja rokās, respektīvi mērķi, uz ko mēs ejam, ko mēs dejojam, kādus tērpus mēs velkam, kurus mēs velkam šai dejai, kurus tai dejai. Tas ir viss kolektīvu vadītāja lēmums. Braucam uz to koncertu, tātad autobus ir jāsarunā. Tur tātad finansējums ir jāiesniedz, tur tas ir jāizdara. Tas loks, ar ko saskarās kolektīvu vadītājs, tas kompetenci loks ir milzīgs, manuprāt. Un viņi dara fantastisku darbu. Es vienkārši izmantojot šo ierakstu varu pateikt, ka vienkārši cepur nost visiem deju kolektīvu vadītājiem Latvijā, kuri tiešām vakara stundās, zog varbūt laiku savai ģimenei, bet iet strādāt ar dejotājiem. Mēs zinām, ka tur tas varbūt tie atalgojumi tur nav nenormāli augsti, bet viņiem tā ir sirdslieta un viņi to dara, un viņi ir tie, kas arī ir tās naglas, kas notur to mūsu Latviju tautu kopā. Un tāpēc es aplausu visiem deju kolektīvu vadītājiem, kur strādā un velta savu laiku, lai mēs būtu skaisti, lai mēs prastu šīs dejas un lai visiem pārējiem latviešiem būtu lepnums atnākot uz mūsu koncertiem, priecāties par to, kāda ir skaista mūsu kultūra un mūsu tautas tērpi. Tā kā, vadītāji noteikti ir tie mūsu dimanti un tas noteikti mums jāpatur prātā. Un šeit tas iemesls, kāpēc mēs par to daudz runājam, protams, arī jau pieminētais atalgojums, un patreiz tā ir ļoti aktuāla tēma, ko, diemžēl, neizdevās īstenot līdz galam, un es nezinu, kāds liktenis tam būs sakarā ar valdības maiņu un visiem nākamā gada budžetiem, bet šis aspekts ir arī ļoti būtisks, jo, ja mēs domājam par svētku nākotni un par jauniem kadriem, tad es nenosaukšu nekādas ciparas, bet tas stāvoklis ir diezgan traks, un tas entuziasms kaut kādā brīdī var arī iet mazumā, jo tomēr cilvēki un jaunieši kļūst daudz praktiskāki, domājot par savu dzīvi, par savu nākotni. Tā kā, es tomēr ceru, ka varbūt to mūsu balstiņu arī sadzirdēs un sapratīs, ka svētki nav tikai vienreiz 5 gados, bet ka tas laiks starp svētkiem arī mums visiem ir kaut kā jādzīvo. Vai dejotājs svētkos ir cits un ikdienā cits, vai tur viss notiek ļoti harmoniski un mēs esam tādi līdzīgi visā šajā procesā? Tas, ko es tev varu pateikt, deju svētki ir pilnīgi cita dimensija. Pilnīgi cita dimensija. Ja mēs runājam, protams, deja ir tā centrālā asa, jebkurā gadījumā, un mēs esam atbraukuši, lai dejotu. Bet ikdienas sadzīve kardināli mainās. Ja, piemēram, mēs pirmīt runājām ar Lāsmu, kad es tāds reģionālo dalībnieku pārstāvis, mēs atbraucam no Liepājas uz Rīgu, piemēram, mēs dzīvojam skolā, un tad tev ir tas moments, kad tu savu mīksto mājas gultiņu nomaini pret matracīti kopā ar vēl 30 cilvēkiem vienā telpā, ka tava pierastā veļas mašīna pārtop par bļodu, kur tu dušas telpā mazgā savus mēģinājumu tērpus nākamajai dienai, lai tu būtu smaržīgs un tīrs. Un kad teiksim, šīs dušas lieta, piemēram, ja tavu mīļā vanna, tu stāvi stundu rindā un uz 2 dušiņām, lai tu varētu nomazgāties. Tā sadzīviskā puse, viņa tiešām ļoti kardināli mainās no tā, kā tu, teiksim, es pieredzu ikdienā pēc mēģinājuma pārbraukt mājās, iemet tērpu veļas mašīnā, pats fiks vannā noskalojies un viss kārtībā 20 minūtes un tu esi gatavs vakaram. Svētkos tas bišķi ir savādāk, tāpēc arī varbūt rodās tas sagurums, jo tīri laika ziņā es tā rēķināju. 1 beidzās koncerts Daugavas stadionā. Tad, kamēr tie autobusi tiek līdz tai skolai caur tiem sastrēgumiem, tur vēl 1 stundiņa paiet, tad jau ir 2. Tad tu esi uz skolu to pusstundu pagaidi rindā dušā. Tad tu nomazgājies, un tad tu mēģini aizmigt. Tad ir kaut kādi 4, bet tu lītām jau krekli vēl baltie jāmazgā. Tad tu celies kaut kādos 6, jau tev ir 8 jābūt mēģinājumā, jo 6 tu celies, lai tu varētu fiks uz dušu aiziet, pāriest brokastis un autobusā ielikt un braukt uz stadionu. Mainās kardināli, bet tas, kas vēl mainās, tas, ko mēs arī šīs sarunas ievadā runājām, kad kāds ir tas stadions tajās dienās. Tu esi bijis? Jā. Tā latviskā enerģija, kas tur virmo, viņa ir neaprakstām.
katrs cilvēks, kas tajā stadionā atrodas, viņš nes ar savu ķermeņa valodu, tu vienkārši redzi, ka viņš nes to latvisko ideju. Un tas ir tas, kāda mēs esam tajos svētkos. Nu, tas ir vienkārši, es saku tā Daugavas stadiona sajūta, viņa ir neaprakstām. Jā, dažreiz ir žēl, ka tā noslodze tai svētku nedēļā ir tik milzīga, ka mēs nevaram pie viens otru paviesoties pietiekoši ilgi. Acīm redzot, tas mūsu svētku dalībniekam būtu vienīgais trūkums ir tas, ka tu tos svētkus neredzi. Jo apkārt notiekās tik daudz, kas ir interesants, tik kolosāls, bet tu faktiski to tikai pēc tam izlasi kaut ko ziņās vai kā mums. Un to labāk nevajag skatīties, jo tas, kā filmē Latvijas televīzija deju koncertu, tas ir vienkārši ārprāts un es nezinu, tas būtu atsevišķi raidījuma tēma, jūs varētu runāt un kādu mācītas ir, kā izkropļot skaistu procesu. Būtu daudz ko teikt arī par noslēgumu koncertu filmēšanu. Tas pats, jā. Tas tā. Bet ja bija jautājums, laikam, pārlēst par to, vai dejotājs svētkos ir savādāks cilvēks kā ikdienā, noteikti process ir pilnīgi savādāks, bet es domāju, ka cilvēks viņš ir tieši tas pats. Ļoti labi arī svētkos vai kā jebkurā brīdī tu redzi, kurš ir līderis, kurš nav līderis, kurš ir mierīgs malā stāvētājs. Tā kā faktiski jau tā dejošana vai šī darbība, viņa tikai spilgtāk izceļ mūsu ikdienas rakstura īpašības un tādi paši vien mēs esam, kādi mēs esam ikdienā. Kurš ir drusciņ kūtrs, kurš ir drusciņ slinks un kurš pirmais skrien uz dušu un kurš saka, šodien nemazgāšos, būs jau labi, ko es tu tai rindā stāvēšu. Bet tā vienīgā, tā kopējā sajūta, neskatoties uz tām visām, teiksim, cilvēciskām īpašībām, man vienmēr šajā nedēļā, lai arī es visu nedabūju redzēt, jo ir tā noslodze milzīga, bet man ir tā sajūta, kurā man patīk atrasties šajā nedēļā. Vienkārši es jūtu vietā, kur tu esi. Visu mūsu nācijas daļu, vispār tā sajūta, tās cilvēku savstarpējās attiecības. Tā, ka tu jūties kā tādā ideālā vidē, kur droši vien ikdienā nebūtu iespējams visu laiku tāda, bet tā ir drusku tāda, jā. Tā sajūta ir, un to ir jau pretējā saikne, ka šis process, kurā mēs piedalāmies, es pilnīgi noteikti viņš mūs dara labākus ne tikai emocionālā ziņā, bet arī cilvēciskā, profesionālā, tā pati kārtība vai kas mums ļoti palīdz arī ikdienas dzīvē. Tāpēc, es domāju, mēs esam šie paši cilvēki, kurš caur šo procesu paliek labāki, produktīvāki, interesantāki arī mūsu ikdienas solī. Un veselīgāk, jūs taču esat vispār, ja mēs Bet ja mēs droši vien paskatītos no tāda kaut kāda valsts stratēģijas viedokļa, tad droši vien būtu interesanti pavērot šo te, cik mazāk veselības problēma fiziski ir dejotājiem un ko tas dod vispār mūsu. Droši vien, ka psihoemocionālo problēmu ir daudz mazāk fiziski jau gan tur muguras sāp visiem un kājas un celīši un kas tur. Jā, es piekrītu kolēģiem. Vienīgais, ko es varu piemetināt, svētki, tā ir tāda izraušanās no ikdienas man viennozīmīgi. Es aizmirstu vispār, ka ir kaut kāda ikdiena. Es tiešām aizmirstu, kas ir pa dienu. Man viss aizmirstās. Man liekas, es iekāpu tādā burbulī. Mēs esam tajā ideālajā Latvijā. Un kas tur notiek ārā, man nav jausmas. Es nesekoju līdzi nekam, jo tev ir laiks tikai tavai programmai, kura laukuma tev jābūt cikos un kura deja, un tagad paglietas metāls jāņem, vai tādas domas ir, un tā ir tāda maģija, ko tu nevari izskaidrot citiem, jā. Man liekas, ja mums ielikt visus tajā nedēļā 5 zvaigžņu viesnīcā, mēs ļoti daudz ko pazaudētu no tā romantisma, vai ne? Pat dejotāji taču arī ballē skolās cauri naktī, jums vienkārši nav spēka. Šogad nebija spēka. Jā. Bet, zin kā ir, bišķi jau ieballē. Tā jau nav, ka neieballē. Protams, ka ieballē mēs visi esam atbraukuši uz svētkiem, bet mēs kaut kā pēdējās reizes, respektīvi pēdējos 3 svētkus, mēs tā kā esam sarunājuši kolektīvi iekšienē, ka tā prātīgi, jo tā slodze īstenībā, kas ir, viņa gan liela, un ja tu tā baigi lustīgi noballē, tad tajā nākamajā dienā tādā jūras zvaigznes pozā tur kaut kur mētāties, īsti smuka nav, vai ne? Un tāpēc, mēs kaut kā tā esam sarunājuši, ka, jā, ieballējam, jā, bet ieballējam tā, lai mēs varam strādāt, lai mēs varam smuki dejot, lai mēs arī smuki izskatāmies un tā, Jo īstenībā uz tā laukuma ir ļoti jākoncentrējās. Tev ir jāzina, kurā punktā, uz kura cipriņa tev jābūt, un tev ir jādzird, ko tev saka vadītājs, un jāsaprot. Un tur tev vajag ļoti būt asamprātam jau no tiem 8 no rīta. To es vienmēr abrīnoju, to zīmējumu veidošanu, ak Dievs. Jā, bet tas beigu galā
tad, kad tu esi tajā zīmējuma centrā, nu, tad tu saņem visu atpakaļ, gan tās skudriņas, gan emocijas. Bet ko es vēl atceros par tiem svētkiem? Nu, redz, Rīgu neveda autobuss. Ja? Pašiem bija jātiek. Un tas, es atceros, kā laikam savu tādu spilgtāko brīdi, ka man palika sevi žēl. Jo es braucu ar riteni, man likās, no ar mašīnu, taču neies, vai es braukšu ar riteni. Un es esmu uzlikusi savas blūzes par laimi Daugavas stadionā. Es varēju atstāt lielos tērpus, bet baltās detaļas jāved mājās mazgāt. Un es esmu tajos 1 naktī, vai jau 1:30 pēc tā koncerta, minu ar savu riteni augšā salu tiltā, to estakādu. Man tāds, man ir tik grūti, pažēlojiet, man kāds, un tur tāds pilnvērts augšā spīd. Bet tad es tiku līdz mājām, iemetu ātri veļas mašīnā savu tērpu un tiku savā dušiņā un gultā, un es sapratu, nu labi, nu nav jau tik traki. Nākamajā rītā cēlos un sāku visu no jauna. Vai programmu daudzums, 2 programmas ir labi, pa daudz, var vairāk, kā ir ar to? Mēs jau runājam, ka slodze liela, bet kopumā. Mums jau sanāca Arēna Rīga, stadions un Meža parks, jā. Daudz, nu, jo īstenībā mēs jau sākām pirms visiem arēnā. Es teikšu tā, ka līdz ar to, protams, tie svētki bija interesanti, ka bija tās 3 programmas, bet tā slodze bija mežonīga. Un sākumā mazliet viņa pabojāja to sajūtu, varbūt tas, ka tā briesmīgā attieksme pie Arēnas Rīga no rīta, kad tu ej samiegojies uz savu pirmo mēģinājumu un tevi nelaiž iekšā, jo apsargs ņem visiem no ūdens pudeles un tev šokolādīts. Ja? Un tad tev šķiet, kas notiek. Tu tā kā saproti labi drošības aspektu un tā, bet nu, tā komunikācija sākotnējā kaut kā likās tāda tik augsta un ne īsti tāda viesmīlīga. Un tas laikam atņēma mazliet viņa spēku sākumā, ar kādu tu ej. Uz to arēnu, uz to savu pirmo koncertu. Jā. Un beigās pat daži nokavēja savu pirmo iznācienu, jo vienkārši netika apsargi, neielaida pat iekšā. Jā, tas laiks laikam uzliek kaut kādu zīmogu un kaut kādas prasības šai ziņā, kuras man ar vienmēr līdz galam nav izprotams, jo es tādā brīdī jūtos tā kā ideālā vidē ar ideāliem cilvēkiem. Man tur nav nekāda aizdoma ēna, ne pār ko, bet laikam, kad diemžēl tā realitāte varētu būt arī cita. Bija noteikti pārspīlēts un jautā, ka es jau biju arēnā blakus Olimpiskajā stadionā, kur bija pirmie mēģinājumi. Tur laid iekšā ar visu, ko vajag, tā teikt, un tu pāri ielai pie arēnas, un tur tagad ir tāda pārbaude, un tagad tevi tā krata. Un tā kopumā ir šo svētku, un daļai jau ir iepriekšējo tāda ēnas puse, ka dejotāji šķiet nav centrālā persona šajos svētkos. Es nezinu, kas ir centrālā, bet gan šīs pārbaudas, kas, manuprāt, ir absurdas, jo tikko kolēģis teica par to svinēšanu. Tāpat mēs svinām un esam svinējuši. Tad ļaujam svinēt, un neviens neko sliktu neizdarīs ar savu svinēšanu, saprātu robežās. Tas ir viens. Otrs tā ģērbšanās. Es nezinu, kā jums bija, bet kur mūs iedzina Daugavas stadiona apakšā uz 3,4 metru istabiņu iedod 16 pāriem. Tas ir 32 cilvēkiem, kuram katram ir 3-4 tērpa komplekti līdz, un tad pēc tam vēl pēc svētkiem kāds atļaujās teikt, ka dejotāji ir izdemolējuši Daugavas stadionu. Un tad samērojam, ko no mums prasa un kas tad ir galvenais šajos svētkos. Mēs galīgi neesam čingstētāji, lai sūdzētos tur par ar ēdienu viss ir kārtībā un ar gulēšanu arī viss ir kārtībā un viss ir forši, bet to pašu elementārāko, kas ir vajadzīgs dejotājiem, lai viņš varētu pakarināt tērpu un pārģēpties un uzvilkt nākamo tērpu un nenomest viņu zemē. To būtu jauki, ja varētu nodrošināt. Un uz visiem bija 2 krēsli. Tad ir labi, ka 2. Jūs mazāk. Mums nebija krēsli, mums bija leņas kapīts. Jā, es laikam... Zini kā, parasti ir tā, ka tās svētku sajūtas atbraucot mājās ir tik labas, kad viņas prevelē pāri tam visam, kas varbūt ir bijis tajā fonā, ja? Bet tā diplomātiski sakot, tāda empātija bišķi pietrūk, jā, pret mums, kā pret tā gala produkta veidotājiem, radītājiem. Jo šīs pārbaudas, jā, vienkārši tā traki, ka tu aizies uz veikalu, piemēram, ja tu neesi gan paēdis, džekiem īpaši gribās ļoti ēst, jā, riekstiņus, tur paņem kaut ko, un tas viss tev ir jāizmet vai gružos, vai jāatstāj pie apsarga, vai jāpēd turpat ārā pie durvīm. Kādu ļaunumu tas varētu nodarīt, es gan varbūt nezinu tos riskus, bet, man liekas, mēs bišķi pa traku
bišķi pat raku pārspīlējam šajā virzienā. Nu, jā, par to telpu arī mums bija uz 3 A grupām tik liela telpa. Tas ir 90 cilvēki, bišķi vairāk. Nu, tur vienam kolektīvam pat nav vietas. Nu, tā. Bet, protams, atrada pēc tam risinājumu un iedevu, bet te ir tas stāsts par to infrastruktūru, ja, kad mēs jau sākam just, kad viņi paliek pa mazu. Jo Daugavas stadiona teritorija šobrīd apbūvējas ļoti aktīvi, un mēs zinām, ka nākamajā ciklā jau kreisā puse, kas ir skatoties no ieejas vārtiem, tur būs, es saprotu, kaut kas ar futbolu saistīts, vai piepūšamā futbola hala, vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to ir jautājums, kas vispār būs ar svētku norises vietu dejotāju sadaļā tieši. Bet, ja tu jautā par programmām, es teiktu, jā, ir forši, kad mums ir, Karalis, protams, ir Daugavas stadiona koncerts, tam ir jābūt, un tas ir visa pamatā. Bet nav slikti, laikam, tas, kad ir šīs alternatīvās programmas, kā Jānis minēja, kad ir kaut kāds savādāks skatījums tiek piedāvāts. Tā kā Arēna Rīga šogad bija balts uzvedums, viņš bija ļoti interesants un pilnīgi savādāks varbūt nekā mēs esam pieraduši ar interesantām scenogrāfijām, ar izcinājumiem un interesanti tiešām. Ka es teiktu, ka tām 2 programmām viņas varētu būt. Protams, ja mēs runājam par daudz programmām, tur tas ir jādomā, jo jau tagad pie 3 programmām dejotājiem bija ļoti milzīgas slodzes, kuri piedalījās visās 3 programmās. Ja tur kaut kas nāk klāt, tad es domāju, tad tur ir jāizvērtē stipri, kas vispār piedalās tajā, jo, to fiziski nevar izdarīt. Tas fiziski nav reāli. Tā kā 2 ir ok, man liekas, jums vēl dejotājiem ir jāsaprot, vai kā jums patīk, dziedātājiem, kā jums patīk, ka jums dejotāji dejo, un vai tas ir ok vai nav, jo es esmu runājis ar dalībniekiem, kur atnāk skatīties koncertu, kad praktiski to dejošanas sadaļu redz tikai priekšējās dažas rindas un koris. Jā, dejotājiem. Manuprāt, tas jau ir arī tiem nedaudziem dejotājiem, kuri tiek tur dejot. Tā ir superīgākā sajūta, jo tās enerģijas krušceles, ka viens puses tev koris dzied, otrs puses tev skatītāji, tas ir tāds elektrizējošs sajūta. Jā, tā kopības sajūta, man liekas, tur svarīgi skaidrs, ka zīmējumu tur neredz, bet ja to redz koristi, tas arī ir daudz, jo viņiem gribās, un tā kopā būšana īpaši, ka jūs nākat iekšā vai arī pagājušajos svētkos, ka visi saplūda, tā kā tāda viena liela upe kopā, tā sajūtas emocionāli man ir uzreiz arī šī sajūta. Bet tā viena lieta attiecībā, tā norises vieta, cik es saprotu, pēc tādas infrastruktūras un tādas praktiskas sajūtas, principā varētu nederēt vairāk, bet emocionāli Daugavas stadions. Jo kādreiz atceros, Brikmans Uģis teica, ka būtu jau skaisti, ja dejotāji varētu nedejot tur ar dzelzceļa fonā un kaut ko. Tās emocionālās sajūtas ir turpat, viņas ir labas, bet viņas konfliktē ar šo te infrastruktūru, kas tikai vēl pasliktināsies, cik es saprotu. Varbūt, lai gan mums, protams, acīm redzot sevišķas izvēles iespējas nav, bet sajūta kā tāda vajadzētu mainīt, kaut ko meklēt citu. Nezinu, man nav ko pateikt vietā, bet labi. Bet tādu par to sajūtu Daugavas stadionā es varu izstāstīt, es jau neredzu to dzelzceļu dejojot. Pēc idejas es esmu pilnīgi iekšā tajā sajūtā. Man vienmēr Daugavas stadionā asociēsies to sajūtu, kad es stāvu, piemēram, pirms aizara Augstkalnu, tur vējš iepūš matos un skan tās pirmās skaistās melodijas un visu, un es aizēju, un es nezinu, ka tur ir dzelzceļš. Man neinteresē. Jā, bet pārāk. Nē, man sūdzēšanās par ģērbšanos, tā ir maza kripatiņa par infrastruktūras problēmu. Daugavas stadions, manuprāt, pēc rekonstrukcijas ir ļoti labs ar visiem uznācieniem, nogājieniem, kas kādreiz bija absolūti nenormāls piešanās, tad šobrīd tas ir ēti, pārdomāti, tur viss ir kārtībā. Ok, tā ģērbšanās jautājums, jā, ko droši vien var izsināt savādāk. Ja reiz tur tagad blakus būs vieglatlētikas halle vai kaut kas tam līdzīgs, tad to vienkārši par to vajag aizdomāties organizātoru pusē, ka tie cilvēki, kas ir uz laukuma, ka viņiem arī ir kaut kādas citas vajadzības ārpus lauku. Bet ja runa par jaunām infrastruktūrām, mums jau ļoti moderni tagad būvēt infrastruktūras. Es teiktu, ka ir labi, ka mums ir šī kolosālā estrāde, pietiks mums ar vienu labāk. Vai uzbūvējam vismaz koncertu zāli normāli mūsu profesionāliem būziķiem, vai samaksājam mūsu vadītājiem pieklāja galvu, nevis būvējam vēl vienu stadionu, ko izmantosim vienu reizi 5 gados. Tieši tā, es piekrītu par to stāstu, ka, ja tu kaut ko jaunu būvē, tad tev jāsaprot, kā tā māja dzīvos ikdienā, nevis reizi 5 gados.
tad tā investīcija ir absolūti neliederīga, ja mēs uzbūvējam ēku vai ēku kompleksu priekš vienas nedēļas 5 gadu ciklā. Tas ļoti nesaimnieciski izklausās. Bet jā, tā problēma vienkārši, lai jūs kā koristi saprastu, kas mums stadionā tagad ir ar to apbūves modeli, kas tagad notiek, vienkārši tiek atņemti tie paralēlie laukumi, kuros mēs varam iestudēt dejas paralēli. Respektīvi, kadreiz bija 3, man liekas, bija, jā. Kreisajā pusē 2 laukumi un labajā pusē, kur teikt ir Lendshāla, tur bija vēl viens laukums. Un tad ir centrāla arēna. Tad 4 laukumos vienlaicīgi tiek iestudētas dejas, un tas process pēc tam saliekās tikai kopā tajā lielajā centrālajā arēnā. Šobrīd ir tā, ka tā labā puse jau nav, un tad kreisā puse, ja tur apbūvēs, tad arī kreisā puse nebūs. Tad praktiski ir izaicinājums deju svētku organizatoriem, ko viņi darīs nākamajos svētkos, jo mums tie paralēlie mēģinājumi īsti tur uz vietas nevarēs notikt. Tas noteikti būs izaicinājums, kur tad mēs paralēli iestudējam šīs te dejas. Bet vieta kā tāda, es teiktu, jā, viņi ir to auru sasmēlusies tik ļoti, ka mēs esam pieraduši pie tās vietas un mēs diezgan mīlam to vietu kā dejotāju. Un tas dzelzceļš tiešām mums netraucē. Skaisti. Mēs esam nonākuši pie pēdējā jautājuma faktiski, un tas tāds varbūt ar skatu nākotnē. Kādiem vajadzētu būt nākamajiem svētkiem? Bet varbūt arī tālākā nākotnē, kas ir jādara, lai arī vēl pēc 150 gadiem būtu svētki? Man liekas, ka šis būs ļoti filozofiski, bet nākamajiem svētkiem vajadzētu būt tādiem, pēc kuriem aizbraucot mājās visiem pietrūkst tie svētki. Ir kaut kāda sajūta, ka gribās vēl. Jo tieši šī sajūta ir tā, kas nodrošina šīs tradīcijas ilgtspēju un to, ka cilvēki grib iesaistīties tajā. Un tāpēc ir tas stāsts par to empātiju pret tiem dalībniekiem, kad, lai nav tā, ka, teiksim, beidzoties svētkiem dalībnieki pasaka, es kaut ko tādu vairāk negribu pieredzēt un es nedejošu vai es nedziedāšu vairāk vai tādā garā, bet kad tu aizbrauc mājās un tev likās, ka būtu vēl kāds 4-5 dienas tie svētki bijuši, ritīgi pietrūkst, ritīgi gribās vēl. Man liekas, caur tādu prizmu skatīties, lai tā kustība, lai tā mūsu dziesmu un deju svētku kustība, lai nodrošinātu to viņas mūžīgo ritējumu, būtu jābūt tai mazai kripatiņai, ka vienmēr bišķi ir par maz. Ļoti skaisti. Tā tik tiešām arī ir. Jā, jo tas entuziasms ir ļoti laba lieta, un uz entuziasmu bāzes mēs kustamies uz priekšu, bet noteikti tā ir tā arī materiālā puse, jā, gan kaut kolektīvam, kas nepieciešams nodrošinātu koncertmeistaru atalgojumu, vadītāju atalgojumu, tam noteikti par to ir jādomā, jo bez tā nekur. Un es tev pilnīgi pievienojos, tu tik labi aprakstīji, jo būtībā manā galvā laikam bija tieši tā pati doma, ka lai svētki turpinātos un lai būtu nākamie svētki, ir nepieciešama ideja, jo nav tā, ka, teiksim, mums pateiktu, tagad nākamajos svētkos būs šādas un tādas dejas vai šādas tādas dziesmas, mēs teiksim, nē, mēs nepiedalāmies. Tā nebūtu. Mēs noteikti piedalītos, bet mums patiktu gan jau, ka svētki būtu tāds labs ķirsīts uz tās kūkas. Bet kas ir tas ķirsīts, to tā grūti laikam vienā momentā izdomāt. Jā. Protams, labi raksturoja, kādiem būtu jābūt svētkiem, ko varētu pateikt tikai pēc tam. Jā. Bet kas būtu jādara līdz tam? Tas droši vien ir jautājums, kuram mēs šodien tā īsti pat laikam nepieskārāmies, jo viņš ir gan sarežģīts par repertuāru. Jo vai pat tādā augstākā mērogā, kam šie svētki ir domāti, vai tie ir svētki dejotājiem, dalībniekiem, vai tie ir svētki skatītājiem. Un par to jau visu laiku ir šīs te diskusijas vai pārdomas gan profesionālā, gan organizatoriskā, gan dejotāju vidē. Jo skaidrs, ka ja mēs no vienas puses, lai šī kustība turpinātos un būtu tikpat dzīva, kā mēs to šodien runājām, ir jābūt šai te dejotāju gribēšanai, spējai upurēties, veltīt savu laiku, visu, un viņiem gribās dejot to, ko viņiem patīk dejot. Nevienmēr tas, protams, uz laukuma kopā izskatās pārliecinoši vai interesanti, tam bija savs droši vien specifika, un 18. gadā jau bija tas mēģinājums veidot vairāk
programma, kas bija vairāk vēsta kā šovs, kā skatītājs. Nu, un dejotājiem viņi nepatika, un tad bija liela šūmēšanās. Man liekas, ka šogad šajos svētkos bija ļoti labi sabalansēts šis jautājums, ka programma bija, protams, kolosāls vienojošs uzvedums ar tēmu, un tomēr viņā spēja integrēt dejas, kas dejotājiem patīk. Viņas varbūt nebija visveiksmīgākās no laukuma zīmējuma viedokļa, kā tur, ko tu biji vai kas, bet dejotāji viņas grib vai izdejot savu dvēseli, atdot viņu tam lielajam skatītāju lokam. Tā kā ļoti šis te balans ir svarīgs un viņu saglabāt un uzturēt. Bija teorijas par to, ka jāļauj visiem dejot, un ka brīžiem jau tas izskatās pārāk vienādi uz tā laukuma un pārāk profesionāli un tā. Es saku, Dievs, bet kā tad būtu? Vai kāds atkal nāktu skatīties, ja tas tā nebūtu? Ja tagad ļautu dejot visiem, kas māk vai nemāk, vai kā. Es nezinu, kāds būtu, ja kori dziedātu, vienkārši šķīpi. Jums vajag sadejošanos, kad visus uzlaiž laukumā un visi lēkā savā vaļā. Jā, un tad uz to viss nāks skatīties un pirks biļetes un stāvēs rindā, ka vienkārši sadāk, 20,000 laukumā, un tad kaut ko tur daņšu ritmā lēkā. Tā kā šo balansu saglabāt, lai tas būtu, kā jebkurā kustībā tev vajag kaut kādu virsotni, uz ko tu tiecies, uz ko tu mēģini izpildīt, ko tu mēģini piepildīt, bet, protams, tas nedrīkst arī nograut šo te masveidību, kura ir kustības pamatā, ka beigās var pienākt pilns stadions ar 15,000 dejotājiem, un viņi visas tās dejas zina un dejo. Tas ir liels izaicinājums. Skaidrs. Jāsaka, man jums liels paldies šodien par tādu ārkārtīgi pacilājošu, emocionāli uzmundrinošu sarunu. Un es ceru, ka visi vēlējumi, visas mūsu ilgas, visas mūsu cerības piepildīsies un svētki mums būs vienmēr. Paldies jums par sarunu. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamreiz. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.